nespēja izpildīt termiņu. Kāds ir apgrozījums Magnetmols? Bija ļoti slikti vērtējumi, tādēļ, ka nebija darījuma apkārt nekā. Līdz šim mēs laikā esam strādājuši Skandināvijas valstīs, pēdējie 3 gadi ir tikai Latvijā. Ievadot mūsu firmas nosaukumu kā promo kodu, ir ātrāk izskatīšana kredītiem. Kad ir individuāls projekts, katru mēnešu, lai pabeigtu. Pēdējie 3 gadi ir tikai Latvijā, bet visu to savu pieredzi, kas ir uzkrāts Skandināvijā, ar visu kvalitāti esam pārcēluši uz Latviju, un tas ir tas mūsu mērķis. Radīt kvalitīvu produktu. Izmantojot kvalitīvākos materiālus, kas ir pieejami. Pamatiem materiāls mēs radām no Zviedrijas, jo viņi ir kvalitīvāki, labāk, ātrāk to visu var uztaisīt. Tas ir no Latvijas? Darbsajats. Egli pārsvarā. Ir arī priede, tas ir mazāk, jo viņiem ir lielāki zāriņi. Līdz ar to nav tik kvalitātes. 1700 kvadrātmetrā? Jā. Pilnīgi pabeigts. Ar iekšēju apdaļi? Pamatī. Iekšā arī. Jā. Tām ir pārsvarā veidas grupāļi, betonēts pamatu un pēdas. Tā konstrukcija tāda ir izdomāta. Tā ir aizgūta arī no Skandināvijas tirgus. Tas jau ir ļoti daudz gadu PVC. 3 paketi. Kāpēc jūs tad vairāk uz Latvijas tirgus strādājat? Mēs Skandināvu, pieņemsim konkrēti Zviedrijas tirgus ir pilnībā izbeidzies tādiem kā mēs dēļ krīzes, visi bankas apturējas finansējumus un nevienu lielie projektu. Tas ir šobrīd vai iepriekš tas bija par Zviedriju? Tas ir 4 gadu apakaļ. Tādēļ mēs pārorientējāmies uz Latvijas tirgu. Jā, kvadrātmetru cenu to visi. Tātad pēc tā arī mēs vadāmies neatkarīgi no platības. Tātad Mazākā platība, ko jūs taisat? jā. Jebkāda. Ir 25 kvadrātmetrīgi moduļu ēku bijušas, piebūves mājām bijušas. Cik gara rinda ir, ja piesakās? Šobrīd, uz doto brīdi, nākamo projektu mēs varam uzsākt zemes darbus aptuveni februārs. Bet ņemot vērā to, ka projektēšanas cikls arī ir ilgstošs būvvaldē. Gadā cik mājas uztaisat? Pagājušajā gadā tika uztaisītas 20 mājas un 7 moduļi. Šogad jau ir 18 mājas. Tā kā vēl līdz gada beigām plānots ir 6 uzcelt. Kam ir noslēgti līgumi, ja sāk, viņiem ir 3 mājām pamati, 2 pabeigti pamati, vienai uzsākt zemes darbu. Kāds tas pīrāgs izskatās sienām un jumtam? Siltinājums un tas? Tā, ārsienai sanāk kopējais siltinājums ir 250, kas ir nesošais karkas 95, tad ir komunikācija latojums, kur ir vēl 50 mm izolācija. Jumta konstrukcijai ir 400 mm izolācija. Ja ir tas no paneļiem, kas tiek rūpnīcā taisīt kopuma tipa jumts, tad tur tiek iegūsts pusmetra izolācija. Tā izolācija ir sliktāka vērtība, tā kā siltuma koeficients, līdz ar to nedaudz biezāku slāni. Tas vērtība ir vienlīdzīga. Izolācijas materiāls, vate, puteplasts vai kas? Izolē. Minerāla vate. 90% ir gaisa, ūdens, siltumsūkņi, 10% ir zemes, ūdens, siltumsūkņi. Kā rekuperācija? Kāda rekuperācija jūs izmantojat? To iebūvēto, kas ir lielo, ja? Nevis tikai lokālo. Jā, sistēma aizdod uz visām telpām. Katrā telpā ir vai pietrūks, ir nosūtīts. Un uzturēs siltumsūkņi. Šeit patās 130 kvadrātmetrīgai mājai
Lielākais reitings ziemā ir bijis 170 eiro par elektrību. Tas ir viss sabiedrības elektrība, kas ir. Tagad pēdējām 2 mājām, kas mums ir uz īri, dotas, tur ir 2 mājām. Pēdējais reitings mums bija 200 eiro 2 mājām kopā. Kādas firmas siltumsūkni? Alfa Inotex. Jā. Un kalibrēti C24 klases. Standarta ārsiena. Šeit ir saucamais komunikācija latojums, kas ir 45 mm. Tad nāk esošais karkas, kas ir 45x195. Un tad nāk pretvēja ģipskartons, difūzijas membrāne, un tad ir latojuma atkarīgs no fasādes tipa. Ja ir horizontāla fasāde, tad ir 1 latojums, vertikālai fasādei 2 latojumi, atkarīgs no fasādes paša tipa. Materiāliem ir tas, ko ražotāji paši piedāvā. Jumta saguma ir 50 gadi, logiem ir 2 gadi. Kāds ir apgrozījums Magnetmols? Kāds pagājušā gada 20? Kaut kādi 4-5 miljoni. No šī gada esam paši arī atklājuši valdniecību, kur mēs ražojam durvis, virtuves, līstes, mēbeles, jebkādas. Jo pirms tam sadarbojamies ar tepatās vietējiem partneriem, termiņiem, sapratām to, kad ir pašiem nespēja izpildīt termiņu. Un jums ir internetu veikals, vai tas ir uz vietas jābrauc? Individuāli. Ja pārstāvs tiek taisīts priekš mūsu mājām, arī, protams, taisam kaut ko ārpakalpojumā. Šobrīd vienam lielam pasūtītājam taisam durvis ar apjomu 200 durvis kopā pēc dzīvokļu mājām. Tā kā ir arī mazākiem pasūtītājiem? Jā, arī privātajiem arī taisam. Jums ir kaut kāda standartizēta piedāvājuma jau dizainers, kas kaut ko izstrādā un kaut ko var apstīties? Piedāvājumi ir, jā, standartizēti. Jā, tie visi apskatām mājaslapā. Visi, kas projekti, protams, ir salikt mājaslapā, visi ir realizēti. Nav neviens, kas ir tikai uzzīmē. Var aizbraukt apskatīt ideja, kā tas izskatās, vienojoties ar īpašniekiem. Sadarbība ar bankām jums arī ir, jā? Kādi tur tie nosacījumi? Ievadot mūsu firmas nosaukumu kā promokodu, ir ātrāk izskatīšana kredītiem. Banka savā pusē arī izanalizē, būnijas puses izanalizē kopumāju ražotājs, ir partneri. Gan finanšu rādītājus, gan kvalitāti, jebkādus parametrus. Jo, uz atlāko dienām bankas kopumā bija Sebbanka, Svetbanka un Luminors. Sākumā bija salīdzinot, jo nebija... Tā kā mēs sākām attīstību. Kurā gadā tas bija? 3 gadu apakaļ. Nopirkām zemi, būvējām māju un pārdevām. Bija ļoti slikti vērtējumi, tādēļ, ka nebija darījuma apkārt nekā. Vērtējumi pēc darījumiem, kas ir. Uz doto brīdi mēs to latiņu esam krietni pacēluši. Kamēr uzkačājāt, jā, tirgu. Jo, ja pirms tam deva aptuveni 200,000 novērtējumu, tagad jau ir 300,000. Man liekas, ka tagad zem 300 māju vispār nevar uztaisīt. Zem 300. Var? Tikai tad kaut kādas maz mājiņu un uz maz zemītes, jā? Cik lielai kvadrātmetru mājai tie 300,000 nākotnes vērtība? Tas ir... Izdalām ar 2,000. 150? 115 kvadrātmetri. 115. Plus mīnus tagad jau ir tā, ka nedaudz pietrūks tam visam, bet gandrīz jau tam ir.